Valsts svētku gaidās muzejs latviešu pasaulē sarīkojas izstādi Skaistākais vārds. Tajā apskatāms sentimentāls piemiņas lietas no Latvijas, ko ilgstoši glabājuši ārzemēs dzīvojoši latvieši, sākot no Saujas Jūrmalas smilšu līdz pat 2-metrīgam brīvības pieminekļa atveidam. Skaistākais vārds ir citāts no Jaunsudrabiņa Piemini Latviju, kas tika uzrakstīta tajā brīdī, kad bija skaidrs, ka bēgļi nevarēs atgriezties mājās un ka viņiem būs jādzīvo ilgstoši prom no mājām. Izstāde ir interesanti, manuprāt, ar to, ka tai saiknē ar valsti ir divas ļoti atšķirīgas puses. Viena ir tāda pilnīgi privāta, varētu pat teikt intīma, kas ir tādas privātas piemiņas lietas, pavisam mazi reizēm priekšmeti, kas citiem neko nenozīmē, bet tam konkrētam cilvēkam nozīmē daudz. Bet otra puse ir ļoti publiska, un tie ir svētku sarīkojumi, kuros tiek svinēts 18. novembris, pieminēts tas, ka Latvija ir okupēta tajā laikā ar lieliem svinīgiem aktiem, ar fotogrāfijām, ar karogiem, tāda ļoti publiska tā puse. Privātās piemiņas lietas, rotaļlietas, mājas atslēgas un citi eksponāti izstādītas melnās kastēs ar nelieliem lodziņiem. Tajos ieskatoties, apmeklētājs priekšmetus aplūko pavisam tuvu, saskatot gan laika zoba pēdas, gan pirkstu nospiedumus, gan saudzību, ar kādu tiek glabāti. Man personīgi visaizkustinošākais liekas eksponāts, kuru krājuma glabātāji ar nopūtu vienmēr atcerās, un tas ir zāļu vainags no 91. gada dziesmu svētkiem. Viņu mums dāvinājusi Juta Džarvis, kur toreiz pirmo reizi atbrauca uz Latviju un bija skatītājos, un pilnīgi nejaušā kārtā viena no kora dziedātājām viņai uzdāvināja savu dziedātājs zāļu vainagu, un viņa to vainagu Juta saglabāja pēc tam visus šos gadus, izkaltētu mājās, ļoti rūpīgi saglabāts, un tagad glabās pie mums. Arī lielākais objekts atceļojas no ASV. Lielākais objekts ir man aiz muguras. Tas ir brīvības pieminekļa atveidojums, kas ir izgatavots Bostonā, Amerikas Savienotās valstīs teātra uzvedumam, un pēc tam 50 gadus kalpojis kā svētku sarīkojuma sastāvdaļa, visu laiku rūpīgi glabāts, un tad atvests un uzdāvināts mums, un tagad piedzīvot, teiksim, otru uznācienu mūsu sarīkojumā. Pētot fotogrāfijas un vispār mēģinot noskaidrot, kā tieši dažādās pasaules valstīs tie sarīkojumi notiek, mēs par pārsteigumu secinājām, ka brīvības pieminekļa atveidojumi īstenībā diezgan daudz ir dažādās vietās bijuši, jo tajā brīdī, kad nevar atbraukt uz Latviju, prasās tāds kā centrālais elements telpā. Izstādē īpaša nozīme tieši valsts svētku svinēšanai. Tās veidotāji sagatavojuši tā teikt scenārijus, jeb špikerus no ārzemju latviešu svinību reizēm okupācijas laikā. Izlasāmas gan svētku uzrunas, gan dziedāto dziesmu teksti, gan lasītās dzejas rindas, kā arī citi svinību elementi. Parasti tas izvēršas par apmēram stundu ilgu svētku sarīkojumu. Praktiski tas notiek tā, ka tad, kad cilvēki atnāk, es viņiem sākumā parādu izstādi, un pēc tam aicinu viņus šeit sapulcēties pie galda, sadalu vai prasu, lai viņi paši sadalās mazākās grupās, izvēlās, kurš par ko atbildēs. Un līdz ar to viena daļiņa tie, kas izvēlās mūziku, viena daļiņa izvēlās, kurus dzejoļus šodien lasīsim, parasti tas viens cilvēks, kas to runu saka. Un ir tāds sagatavošanās laiks. Es tikmēr varu savārīt tēju un salikt uz galda. Un tad, kad viss ir sagatavojušies, tad mēs svinam. Mēs patiešām piedzīvojam to svētku aktu. Sākam ar karogu ienešanu, diezgan svinīgā noskaņā, un turpinam ar dziesmām dzeju. Izstāde Skaistākais vārds muzejā un pētniecības centrā Latviešu pasaulē būs skatāma darba dienās līdz pat nākamā gada 29. februārim, un pēc vienošanās arī brīvdienās. Madara Rudzīte, Toms Auziņš, Jauns TV.